pirmā lieta noteikti būs NATO. Nu, kāds tavs skatījums? Kas ir tas, ko mums vajadzētu sagaidīt? Nu, īstenībā nav jau tas, ko sagaidīt. Šodien ir jau publiski komunicētie gala lēmumi. Gala lēmumi ir praktiski atspoguļo to, ko ģenerālsekretārs jau vēstīja, kas būs tajā fokusā. Liela ekscesi līdz šim nav, jo es saprotu, bija bažas, ka Trumps varētu ievest kaut kādas korekcijas, kaut kādas pozīcijas. Vēl ar vienu Krievija tika definēta kā galvenais ienaidnieks NATO. Tā arī runāsim. Tas ir agresors, jau bija bažas, tur izskanēja pa dažādiem kanāliem, ka ASV varētu vairs lūgt aicināt NATO, ka Krievija vairs nav tas ienaidnieks, jo tie divi apdraudējums. Jo līdz šim bija visos samitos tātad divi apdraudējumi - NATO starptautiskais terorisms un Krievija. Tad bija bažas, ka tas varētu. Lielākais jautājums jau ir saistīts tieši ar aizsardzības tēriņiem. Tātad jau tagad plaši piesauktie 5% ir panākt vienošanās, ka līdz 35. gadam dalībvalstis NATO apņemās tātad atvēlēt aizsardzībai 5%. Tātad vairs nav tas grīda 2%, bet ir 5%, bet pakāpeniski līdz 35. gadam. Un arī tur ir nianses, tas nav tā, ka tie 5% viss cietajai aizsardzības vajadzībām, bet tur ir tātad 3,5% jāaiziet bruņojums, spēju attīstība, bet tad 1,5% ir arī atbalstošā infrastruktūra tajā skaitā. Tas ir ļoti būtiski Eiropai ar militāro mobilitāti un arī saistībā ar aizsardzības plāniem, infrastruktūru kā tāda, kas nav tikai militārs aizsardzības aprīkojums. Tie ir tādi, teiksim, galvenie, kas arī ļoti būtiski ir, ka NATO turpinās atbalstīt Ukrainu. Absolūti. Šis arī ir ļoti būtisks akcents. Tā kā tādi 3 nogrieži šajā samitā ir bijuši. Tātad revitalizēt NATO dalību valstu aizsardzības industriju, aizsardzības spējas tajā skaitā, izdevumu palielināšanu. Un trešais, kas ir ļoti būtiski, saistībā ar atbalstu Ukrainai. Es domāju, ka ir optimāls rezultāts sasniegts. Es domāju, ka bija ļaunāki scenāriji zīmēti dažādos veidos un formās. Ļoti ir labi arī sadzirdēt no Trumpa, tātad no viņa pašreizējās prezidentūras šo izpratni par 5. pantu. Viņam ļoti daudzos veidos un formās uzdev šo jautājumu. Vēl pirms šī gala samita dokumenta, tur viņš teica, ka viņam ir dažādas interpretācijas par 5. pantu, kaut gan jau vēl citās intervijās viņam atkal uzdod, vai jūs, pārējās NATO dalībvalstis, kas šeit ir līderi, viņu valstis aizstājas. Viņš teica, protams, tādēļ jau es arī esmu šeit, lai apliecinātu, ka mēs esam. Tas ir ļoti labi. Protams, man interesē, kas šodien arī nāks ārā no Trumpa un Zelenska tikšanās, viņam divpusējā tikšanās, kas tur būs. Bet paralēli, protams, ir arī citi signāli, kas no valsts sekretāra ASV, no Rubio, ka sankcijas neplāno stiprināt pret Krieviju esošajos apstākļos. Tas galvenais arguments, ka, ja stiprinās sankcijas, tad Krievija nedabūs nekādā veidā formātā vismaz sarunām, lai to pašu uguns pārtraukšanā tālāk. Labi, viņa loģika. Bet bija arī pirms samita pēc manas iniciatīvas kopā ar maniem kolēģiem, bijušajiem kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas, bet kuri darbojās savās kapacitātēs vēl joprojām, ārlietu komisijās mēs izveidojam kopīgo paziņojumu tieši mērķētu NATO dalībvalstu vadītājiem pirms samita ar skaidriem punktiem par, tajā skaitā, ka vārdiem ir nozīme, bet īpaši, ja tie tiek ultimāta veidā uzlikti agresoru valstī, un pēc tam, ja agresoru valsts nekādā veidā vispār nereaģē uz šiem ultimātiem, tad tas ultimāts vienkārši ir tukša vērts. Es šeit atgādināšu, ka
tad, kad bija Trumpa administrācijas pārstāvja Krievijas un Ukrainas, ka vienotos par pagaidu šo te uguns pārtraukšanu. Nu, mēs visi esam liecinieki, nekāda uguns pārtraukšana no Krievijas nebija. Vēl jau vairāk pastiprināja uzbrukums civiliem objektiem, bet Eiropas līderi, NATO līderi teicās, kā piemēram Makrons, Stāmers, ka ja Krievija neieviesīs uguns pārtraukšanu pēc 30 dienām praktiski, tad būs ļoti lielas sankcijas piemērotas. Šis termiņš iestājās jau 10. jūnijā. Kas pēc 10. jūnija? Labi, Eiropas Savienība virza 18. sankciju pakotni. Šo pakotni jau atkal bloķē mūsu divi iekšējie sabotieri Slovākija un Ungārija. Jā, tā kā galvenā zīme, ka NATO samits, es uzskatu, ka viņu var devēt pa veiksmīgu, ir novadīts un aizvadīts bez lielām kaut kādām sadursmēm